Rezonanses parādības. Par rezonansi sauc tādu pasīva divpola, kas satur vismaz vienu kondensātoru un vienu spole režīmu, kura divpola kompleksa ieejas pretestība ir aktīva. Šajā gadījumā strāva un spriegums divpola ieejas sakrīt fāzē. Tādēļ šo režīmu dažkārt sauc par fāzes rezonanse. Rezonanses gadījumā divpola reaktīva jauda vienāda ar nulli. Aplūkosim rezonanse virknes slēgumā. Tad virknes saslēgti 3 elementi – aktīvā pretestība, induktīvais elements un kapacitīvais elements. Schēma pieslēgta maiņas sprieguma avotam. Tad pieņemsim strāvas virzienu pēc ēdējas avota virziena un apzīmēsim sprieguma kritumu katrā ķēdes elementa R, L un C. Tad sprieguma kritumu aktīvā pretestības dažkārt sauc par aktīvo spriegumu un sprieguma kritumu reaktīvos elementos sauc par reaktīvo spriegumu. Tad rezonanses režīma ķēdes ieejas pretestība ir aktīva, tad spriegums un strāva fāzē sakrīt. Tad mūsu kontura 3 elementi saslēgti virkne. Tad uzrakstīsim ieejas pretestību. Tad pretestība Z vienāda R plus JXL mīnus JXC. Kopēja pretestība. Tā kā rezonanses gadījumā pretestība, ieejas pretestība ir aktīva, līdz ar to mēs varam secināt, ka daļa JXL mīnus JXC, induktīvā pretestība kompleksāja forma minus kapacitīvā pretestība kompleksāja forma vienāda ar nulli. Tātad reaktīvā komponente vienāda nulli. Tātad mēs redzam, ka starpība vienāda nulli viena vienīga gadījumā, kad XL induktīvā pretestība skaitliski vienāda ar kapacitīvo pretestību. Un šeit mēs uzrakstījam rezonanses nosacījumu. Reaktīvas pretestības pēc moduļa ir vienādas. Šajā gadījumā reaktīvas pretestības nav. Reaktīvā komponente vienāda nulli, ķēdes ieejas pretestība vienāda ar aktīvo pretestību. Tad kā mēs varam ieregulēt rezonanses režīmu schēmu? To mēs varam iegūst, izmantojot šo rezonanses nosacījumu. Induktīvā pretestība XL vienāda omega L, kapacitīvā pretestība 1 dalīt ar omega C. Tad mēs varam mainīt leņķisko frekvenci. Šeit ir dots, tad pirmais parametrs, kuru mēs varam mainīt, ir leņķiska frekvence. No šī vienādojuma izsakot frekvenci 1 dalīt kvadrāt sakne no LC. Otrais parametrs, kuru mēs varam mainīt, ir spoles induktivitāte. Otrais parametrs un trešais parametrs kapacitāte. Tad mainot katru no šiem parametriem, mēs varam ieregulēt schēmu rezonanses režīmu. Rezonanses režīma. Plustoša strāva I vienāda. Spriegums dalīt ar ieejas pretestību. Šo izteiksmi mēs varam rakstīt kompleksēju formu, varam rakstīt izmantojot moduļus. Un šeit es uzrakstoju izmantojot moduļus. Tad ieejas pretestība ir atkarīga no parametriem, tad mainot frekvenci, induktivitāte vai kapacitāte, mums mainīsies ķēdes kopēja jeb ieejas pretestība. Barošanas spriegums nemainās, un tad līdz ar to mainīsies arī strāva. Rezonanses režīma. Reaktīvā vai pilnā pretestība vienāda ar aktīvo pretestību un rezonanses režīma strāva vienāda, spriegums dalīt ar aktīvo pretestību, jo reaktīvā komponente vienāda nulli. Tagad mēs redzam, ka saucēja pretestība ir minimāla. Rezonanses gadījumā ieejas pretestība satur tikai šo aktīvo komponenti. Pretestība ir minimāla, līdz ar to strāva rezonanses režīma sasniedz maksimālo vērtību. Parādīsim vektoru diagrammu. Pieņemsim
viena vektora virzienu patvaļīgi. Par pirmo vektoru mēs varam uzskatīt vektoru parametru, kurš ir kopējs RLC elementiem. Kopēja mums ir strāva, kas plūst visos ķēdes elementos. Strāvas virzienu pieņemsim patvaļīgi. Protams, ja mums ir reāla ķēde starp strāvu un reālo asi, starp horizontāli, ir kaut kāda nobīde. Nobīdes leņķis. Strāvas sakuma fāze, psi-i. Ar strāvu sakrīt fāze sprieguma kritums aktīvā pretestībā. Zīmējam spriegumu UR, kas fāze sakrīt ar strāvu. Tālāk iet spūle. Spūles spriegums apsteidz strāvu par 90 grādiem. Pieskaitam spriegumu UL. Pēc tam iet kapacitīvais elements, un kapacitīvā elementa spriegums atpaliek no strāvas. Tātad pieskaitam spriegumu UC. Rezultātā, saskaitot trīs spriegumus UR, UL, UC, mēs iegūstam rezultējušo spriegumu U. Tātad spriegums U vienāds UR plus UL plus UC. Saskaitot trīs spriegumus, mēs iegūstam rezultējušo spriegumu U. Tātad, lai iegūtu rezultējušo vektoru, mums nepieciešami savienot pirmā vektora sākumu un pēdējā vektora galapunktu vai beigumu. Tad mums ir kopējs spriegums uz zilā krāsā vektors. Un tad, ko mēs redzam? Tā kā pretestības ir vienādas, sprieguma kritumi UL un UC, pēc moduļa ir vienādi, pēc garuma vektori ir vienādi. Un mēs redzam, ka induktīvais spriegums kompensē kapacitīvo spriegumu. Rezultātā reaktīvais spriegums, šo daļu sauc par reaktīvo spriegumu. Reaktīvais spriegums vienāds ar 0. Spriegumi kompensē viens otru. Un kopējais spriegums U vienāds ar sprieguma kritumu aktīvā pretestība. Tātad rezonanses režīmā viss spriegums krīt aktīvā pretestība. No vektora diagrammas ir redzams, ka kopējais spriegums sakrīt fāze ar strāvu. Tātad nobīdes leņķis φ starp strāvu un spriegumu rezonanses režīmā vienāds ar 0. Parametri. Raksturīgā pretestība, kontūra raksturīgā pretestība. Par šo pretestību sauc induktīvo vai kapacitīvo pretestību rezonanses režīmā. ZC raksturīgā pretestība vienāda ar induktīvo vai kapacitīvo pretestību rezonanses režīmu parasti apzīmē ar indeksu 0. Omega 0C, omega 1 dalīt ar omega 0C. Tie ir reaktīvā pretestība vai induktīva vai kapacitīva. Un, protams, mērvienība ir ohmi. Nākošais parametrs, kurš raksturo rezonanses režīmu, ir kontūra labums, apzīmējums lielais burts Q. Parasti kontūra labums ir lielāks par 1 reālai ķēdi. Un kontūra labums mums parāda, cik reizes spriegums uz katru no reaktīviem elementiem rezonanses režīma pārsniedz ieejas spriegumu. Z ir kopējā pretestība, rezonanses režīma spriegums U vienāds ar spriegumu aktīvā pretestība un reaktīvais spriegums UL, sprieguma kritums spūle pēc Ohma likuma strāvu reizināta ar pretestību. Līdzīgi varam uzrakstīt spriegumu kapacitīvā elementa, spriegums UC, kapacitīvā pretestība reiz strāvu I. Un noteiksim kontūra labuma izteiksme. Sprieguma kritums spole rezonanses režīma parasti apzīmē ar indeksu, vēl pieraksta indeksu 0 pret kopēju spriegumu. Vai sprieguma kritums kapacitīva elementa pret kopēju spriegumu U. Ievietosim spoles sprieguma vieta pēc Ohma likuma strāvas un pretestības reizinājumu. Kopējais spriegums rezonanses režīma I reiz R. Strāvas I noisinās un mums palika attiecība XL pret R, bet XL rezonanses režīma
Visu to pašu mēs varam uzrakstīt kapacitīvajam spriegumam. Pēc Ohma likuma ievietosim šo reizinājumu, saucēja I reiz R. Strāvas noisinās un skaitītāja kapacitīvā pretestība rezonanses režīma dalīt ar aktīvo pretestību. Induktīvo vai kapacitīvo pretestību rezonanses režīma sauc par raksturīgo pretestību. Tātad kontūra labuma izteiksme ir ZC raksturīgā pretestība pret aktīvo pretestību. Parasti šis kontūra labums ir lielāks par 1 un, protams, ir pozitīvais lielums. Kontūra labuma apgrieztais lielums ir zudumu koeficients. Tagad nākošais solis – rezonanses liknes. Strāva un spriegumu uz atsevišķiem elementiem atkarību no frekvences sauc par rezonanses liknēm. Un tagad aplūkosim, kā mainās mūsu parametri atkarība no frekvences. Tad šeit ir dotas strāvas modulis. Spriegums dalīt ar kontūra kopējo pretestību Z. Šis vienādojums, šis izteiksme dota moduļiem strāvas, sprieguma un pretestībai. Un ērtāk analizēt, ievērojot kontūra labuma izteiksme un frekvences. Tad mums nepieciešami katru locekli saucēja izdalīt ar R, iznest un rakstīt aiz kvadrātsakne. Tātad no pirmo locekļa dalam ar R kvadrāt, ar R, un R iznesam aiz iekalam, aiz kvadrātsakne. Un katru locekli iekavas, un šeit mēs dalīsim ar R. Induktīvā pretestība pret R ir kontūra labums kvadrātam, un šeit ir kontūra labums kvadrāta. Tad mēs varam iznest un rakstam aiz iekavam kontūra labumu. Un noteiksim attiecību. Omega ir tekūša frekvence, omega 0 ir rezonanses frekvence. Tātad zem kvadrātsakne mēs iegūstam izteiksmi. Apzīmēsim šo attiecību par relatīvo frekvenci, un te būs relatīvas frekvences apgrieztais lielums. Un tagad mēs redzam atkarību no kontūra labuma un no frekvences. Tieši no kontūra labuma un no relatīvas frekvences. Un šeit dot divas liknes. I pret I maksimālo atkarība no relatīvas frekvences. Ja frekvence vienādā ar 0. 1 dalīt ar 0 ir bezgalība, tad saucēja ir bezgalība, skaitļu dalīt ar bezgalību ir 0. Tad ir pirmais punkts. Pēc tam frekvence pieaug arī strāva. Pieaug strāva rezonanses režīmam. Relatīva frekvence un šis skaitlis ir vienādi ar 1, jo tekūša frekvence vienāda ar relatīvo frekvence, te būs 1 minus 1, tad izteiksme iekavas būs vienāda ar 0, un mums palika I maksimum dalīt ar 1. Tad rezonanses režīma strāva sasniedz savu maksimālo vērtību. Maksimālā vērtība atbilst relatīvai frekvencei 1. Tālāk pieaugot frekvenci, strāvas liknes samazinājās un tiecas 0. Ja frekvence būs bezgalīgi liela, tad šis skaitlis būs vienāds ar bezgalību, un jebkuru skaitļu dalīt ar bezgalību mēs iegūstam 0. Un ko mēs redzam šajā zīmējumā? Atkarība no kontūra labuma mainas likņu forma. Pie mazākas kontūra labuma vērtības likne ir platāka, pie lielākas kontūra labuma vērtības likne ir šaurāka. Tad paņemsim vērtību, maksimālā vērtība, tad 1 kvadrātsakne no 2.
Tā maksimālā vērtība sakarība starp efektīvo un maksimālo kvadrātu sakni no 2. Atzīmēsim šo vērtību un iegūstam krustpunktu ar strāvas likni. Un novilksim perpendikulāru uz relatīvas frekvences asi. Mēs iegūstam rimšanas koeficientu. Un šo frekvences intervālu sauc par kontūra caurlaides joslu. Tad, ko mēs redzam? Pie mazākas kontūra labuma vērtības šī caurlaides josla ir platāka, pie lielāka kontūra labuma vērtības šī vērtība ir caurlaides kontūra caurlaides joslā ir šaurākā. Tad faktiski kontūram ir selektīvas īpašības. Tad kontūrs, rezonanses kontūrs laiž cauri signālu ar noteiktu frekvenci. Un jo lielāks ir kontūra labums, tad kontūra selektīvas īpašības ir augstākas. Te ir ļoti svarīgi automātika un radiotehnika. Jo lielāks ir kontūra labums, jo ir labāk. Tad kontūra selektīvas īpašības ir labākas. Bet enerģētika, kontūra labums mums dod attiecību sprieguma uz reaktīvu elementu pret kopējo spriegumu. Tā kā šis skaitlis ir lielāks par 1, tas nozīmē, ka spriegums uz reaktīviem elementiem ir lielāks par barošanas spriegumu. Tas nozīmē, ka elektriskā ķēde notiek pārspriegumi. Tātad enerģētika mums nepieciešami kontūra labumu samazināt, bet radiotehnika, automātika kontūra labumu palielināt. Aplūkosim pārējais rezonanses liknes. Atkarība no relatīvas frekvences. Tikai šeit es atvainojos, un šeit barošanas spriegums 30 volti. Šeit ir kļūda 30 volti. Tātad pie dotiem parametriem ir iegūtas rezonanses liknes. Tātad strāva mainās no 0 rezonanses režīma, kad relatīvā frekvence vienāda ar rezonanses frekvence, strāva sasniedz savu maksimālo vērtību, un pēc tam strāva tiecas 0, jo pieaug viena no reaktīvajām pretestībām, kas ir atkarīga no frekvences. Tālāk, kopā ar strāvu mainās sprieguma kritums, aktīvā pretestība R. Tagad mēs runājam par šo spriegumu. Pretestība R no frekvences nav atkarīga, un tad mainīgo strāvu mēs reizinām ar konstantu. Ja strāva vienādā ar 0, tad arī spriegums vienāds ar 0. Pieaugot strāvai, pieaugot likne, zaļā likne atbilst spriegumam OR. Kad strāva sasniedz savu maksimālo vērtību, arī spriegums OR sasniedz maksimālo vērtību. Strāva tiecas 0, spriegums OR tiecas 0. Sprieguma kritums spole. Tagad runājam par šo likni. Zilā krāsā likne būs. Tagad runājam par šo likni. Zilā likne. Ja frekvence vienāda ar 0, tad arī pretestība vienāda 0. Pretestība 0, strāva 0, tad spriegums vienāds ar 0. Pieaug strāva, pieaug pretestība, sprieguma kritums spoli pieaug, un pēc tam samazinās, pēc tam parunāsim, kurai vērtībai tiecas spriegums UL. To mēs noskaidrosim nedaudz vēlāk. Tā, un tad kas mums mainās? Kapacitīvais spriegums. Kapacitīvais spriegums, izteiksme ir šeit, dzeltena krāsa likne būs. Dzeltena krāsa likne, un par šo likne iet runa tagad. Tā, ja frekvence vienāda ar 0, tad kapacitīvā pretestība vienāda ar bezgalību. Bezgalīgi lielā pretestība. Tad kas mums notiek kontūra? Pretestība ir bezgalīgi liela. Tad nav sprieguma krituma UR
nav sprieguma krituma spola, jo neplūst strāva, ķēde pārravums. Tad viss barošanas spriegums ir pievienots kapacitīvajam elementam. Tad momenta, kad relatīvā frekvence vienādā ar 0, spriegums UC vienāds ar barošanas spriegumu. Pēc tam pieaug strāva, pieaug kapacitīvais spriegums. Pretestība, frekvence tiecas bezgalībai, tad kapacitīvā pretestība tiecas nulei. Tad kapacitīvā pretestība tiecas nulei, strāva tiecas nulei un kapacitīvais spriegums tiecas nulei. Tad šī vērtība tiecas nulei, spriegums UR tiecas nulei. Un tagad aplūkosim, kurai vērtībai tiecas spriegums UL. Mēs uzrakstījām sprieguma vienādumu pēc otrā Kirhofa likuma. Spriegums U vienāds UR plus UL plus UC. Kompleksēja forma, un tad ja spriegums UL tiecas nulei, spriegums UC, UR tiecas nulei, spriegums UC tiecas nulei, tad spriegums UL tiecas vērtībai U. Spriegums UL tiecas barošanas spriegumam. Un, kad frekvence sasniedz bezgalīgi lielo vērtību, tad spriegums UL būs vienāds ar spriegumu U. To mēs varam noskaidrot, izmantojot šo schēmu. Pretestība ir bezgalīgi liela, tad šeit ir pārravums. Strāva neplūst. Spriegums UR vienāds ar 0, UC vienāds ar 0. Tad strāva nerāda sprieguma kritumu, aktīvā pretestība un kondensātora. Un tad viss spriegums U vienāds ar spriegumu UL. Tad mēs redzam no mūsu rezonanses likne, ka maksimālas vērtības UL un UC ir vienādas. Maksimālas vērtības ir vienādas, bet savu maksimālo vērtību sprieguma likne UC sasniedz pie šīs vērtības un likne UC pie UL sasniedz pie šīs vērtības. Tad UC sasniedz nedaudz pie mazākas vērtības, pie frekvenci, kas ir mazāka par rezonanse, un spriegumu UL sasniedz savu maksimālo vērtību pie frekvences, kas ir lielāka par rezonanses frekvenci. Te bija rezonanses liknes. Tagad mums nepieciešami aplūkot, sastādīt rezonanses liknes, ja vienā elementā pretestība ir mainīga. Tad mēs varam ieregulēt rezonanse, mainot frekvence, induktivitāte vai kapacitāte. Tad pieņemsim, ka mainīgais ir šis parametrs. Tad mainīga ir kapacitāte. Mainīga kapacitāte, tad kapacitīvā pretestība 1 dalīta ar omega C. Tad kapacitīvā pretestība ir mainīgais parametrs. Pie tam barošanas spriegums nemainās, aktīvu pretestību neregulējam, spoles induktivitāte ir nemainīgs parametrs. Tad ķēdes kopēja pretestība, kompleksā pretestība. Vispārīgā gadījumā elementi saslēgti virkne, un te ir pretestības modulis. Un šeit doti vienādojumi, tad sprieguma kritumi katrā ķēdes elementa. Strāvu mēs meklējam vispārīgā gadījumā. Spriegums dalīt ar pretestību. Un sprieguma kritums katrā ķēdes elementa izmantojot Ohma likumu. Tā kā mēs zīmējam rezonanses liknes efektīvajām vērtībām, tad mums nepieciešami pētīt efektīvas vērtības, ne komplekso formu, bet spriegumu un strāvu efektīvas vērtības. Tā, tad pretestība XC mainās plaša diapazona no 0 līdz bezgalībai. Tad pieņemsim, ka pretestība XC vienāda 0. Tad mūsu pilnā pretestība sasniedz šo vērtību ne 0, ne bezgalība. Konkrētu vērtību. Strāva I 0 vērtību nesasniedz. Būs kaut kāda strāvas vērtība. Bet spriegums UC
vienāds nulli, jo pašā pretestība vienāda nulli. Bet pārējie parametri, spriegums UR un UL, nulles vērtību nesasniedz. Tad ir mūsu rezonanses liknes pirmais punkts. Strāva nulles vērtību nesasniedz, UL konkrēta vērtība, spriegumam UR konkrēta vērtība, dzeltenā krāsa liknes spriegums UC vienāds ar nulli. Tālāk. Pieaug pretestība XC, XC pieaug, tad mūsu rezultējušā pretestība samazinājās. Kopēja pretestība samazinājās. Un rezonanses režīma, tad, ja pretestība samazinājās, tad strāva pieaug. Strāva pieaug, tad līdz rezonansi. Kopā ar strāvu pieaug mūsu sprieguma kritumi. Visi parametri pieaug. Rezonanses režīma pretestība sasniedz savu minimālo vērtību, jo pretestība Z sasniedz minimālo vērtību, jo šeit izteiksme iekavas būs vienāda ar nulli. Rezonanses režīma. Tātad iejas pretestība vienāda ar aktīvo pretestību. Tā kā pretestība ir minimāla, strāva sasniedz savu maksimālo vērtību. Līdz ar to savu maksimālo vērtību sasniedz spriegums UR likne. Spriegums UR sasniedz savu maksimālo vērtību un spriegums UL sasniedz maksimālo vērtību. Spriegums UL strāva maksimāla reizinām ar pretestību. XL pretestība nemainīga, konstanta. Pieaug strāva, ar strāvu pieaug UR un UL. Pieaug arī kapacitīvā pretestība. Tad, ja strāva sasniedz maksimālo vērtību, tad induktīvais spriegums un spriegums aktīvā pretestība arī sasniedz savu maksimālo vērtību. Bet spriegumu UC maksimālo vērtību mēs varam noteikt sekojuši. Mums nepieciešami izteikt spriegumu UC, un šeit bija izteiksme, strāvu reizinām ar kapacitīvo pretestību. Strāvu mēs aizvietojam rezonanses režīmā U pret R. UXC pret R ir kontūra labums. Tad mums ir izteiksme. Un šo izteiksmi mums nepieciešami atvasināt. Mēs meklējam, pie kuras XC vērtības spriegums UC sasniedz savu maksimālo vērtību. Mainīgais ir XC parametrs. Tad šeit mēs atvasinām un iegūstam izteiksmi. Iegūstam sprieguma izteiksmi, tad šo atvasinājuma izteiksmi, un tagad šo atvasinājumu nepieciešami pielīdzināt nulli. Daļskaitlis vienāds nulli, kad skaitītājs vienāds nulli. Skaitītāju pielīdzinām nulli un izsakam pretestību XC. Atkarībā no XL mēs redzam, ka šī pretestība, kapacitīvā pretestība ir lielāka par induktīvo pretestību. Tas nozīmē, ka rezonanse, tas nozīmē, ka savu maksimālo vērtību spriegums UC sasniedz pie vērtības, kas ir lielāka par rezonanses pretestību. Par pretestību rezonanses režīmā. To maksimālo vērtību. Tad, ko mēs redzam tālāk? Tad pretestība XC tiecas bezgalībai. Ja pretestība tiecas bezgalībai, tad visa kontūra pretestība būs bezgalīgi lielā. Tad strāva neplūst, nerāda sprieguma kritumus elementa R un spole. Tad divi sprieguma kritumi vienādi ar nulli. Tad mūsu kapacitīvais spriegums tiecas barošanas spriegumam. Tad parādīsim, pēc rezonanse spriegums UR tiecas nulli, spriegums UL tiecas nulli, bet spriegums UC tiecas barošanas spriegumu. Spriegums bija 30 volti. Un
Tā mainās parametri atkarībā no mainīga pretestība. Tie ir rezonanses liknes. Tad šos liknes mums nepieciešami iegūst 5A laboratorijas darbā. Neklātniekiem nepieciešami izpildīt darbu 5A. Tad virkne saslēgti 3 elementi. Aktīvā pretestība, spole un kondensators. Un mainot spoles induktīvo pretestību vai kondensatora kapacitīvo pretestību, nepieciešami iegūst rezonanses liknes. Tad mēs redzam teorētisko schēmu. Pēc otrā Kirhofa likuma dotajam konturam sastādīts vienādojums. Bet mēs pieņemam, ka spole ir ideālais elements. Un spoles nav aktīvas zudumus, bet reālā spole uztītā ar vadu, vadam piemīt sava pretestība, un tad reālo spole mēs varam aizvietot ar 2 elementiem, kas ir saslēgti virkne. Spoles aktīvā pretestība un spoles induktīvā pretestība. Un dotai reālai schēmai vienādojums dotajam konturam pēc otrā Kirhofa likuma. Un sprieguma kritums reālā spole, spriegums UL, satur 2 komponentes. Sprieguma kritumu spoles aktīvā pretestība, sprieguma kritumu spoles reaktīvā pretestība. Katru sprieguma kritumu mēs varam izteikt atkarībā no plūstošas strāvas. Strāva ir kopēja, tātad iekavas mēs saskaitam kontūra pretestības. Rezonanses režīmā reaktīvas pretestības ir vienādas. Tātad izteiksme pazuda šī daļa. Palika tikai aktīvas pretestības paša rezistora, jeb reostāta un spoles aktīva pretestība. Tātad mēs zinām, ka rezonanses režīmā plūst maksimālā strāva. Izsakam pretestību summu, un no tās pretestības summas mēs varam noteikt spoles aktīvo pretestību. Tad laboratorijas darba nepieciešami noteikt spoles aktīvo pretestību. Tagad kontūra labums. Pašā pirmā slaida bija rakstīts kontūra labums. Z induktīvā pretestība pret R vai kapacitīvā pretestība pret R. Šeit mēs neievērojam spoles aktīvus zudumus. Tātad laboratorijas darbā šo formulu mēs neizmantojam, nekāda gadījuma šo formulu neizmantot, jo šeit nav ievērota spoles aktīva pretestība. Tātad varam izmantot formulu, pieskaitot spoles aktīvo pretestību, varam izmantot sprieguma attiecību. Un vektoru diagrammas sastādīšana laboratorijas darbam. Tātad pirmkārt mums nepieciešami pieņemt strāvas virzienu horizontāli. Parasti horizontāli pieņem. Nepieciešami noteikt spoles parametrus, spoles aktīvo pretestību, pilno pretestību un spoles reaktīvo pretestību. Un tagad es jums iesaku atsevišķi izrēķināt sprieguma vektoru garumus un pēc tam zīmēt diagrammu. Tad pirmais vektors ir spriegums UR. Spriegumu UR mēs meklējam pēc Ohma likuma. I reizinām ar reostāta reālu pretestību. Spriegums sakrīt fāze ar strāvu. Tagad mēs saskaitam spriegumus saskaņā ar otro Kirhofa likumu. Saskaitam visus spriegumus. Tālāk iet sprieguma kritums spoles aktīvā pretestība. Reķinam šo vērtību, tagad vektora gārums mums ir zināms un sprieguma kritums aktīvā pretestība sakrīt fāze ar strāvu. Tad pieskaitam šo zaļo vektoru. Tālāk iet vektors sprieguma kritums
Spūles induktīvā pretestība. Šis sprieguma vērtību vai vektora garumu mēs meklējam pēc Ohma likuma un zīmē pieskaitam vektoru, kas apsteidz strāvu par 90 grādiem. Novilkam vektoru. Un tad savienojas sprieguma kritumu aktīvā pretestība un vektora galu. Tad šitam te spriegumam vektora gala punktu savienojam, un te ir mūsu spriegums UL. Sprieguma kritums reālā spūle, kuru mēs varam izmērīt ar voltmetru. Tad paralēli spūlei būs pieslēgts voltmetrs. Un šo spriegumu mēs iegūstam grafiski, jo te ir šis spriegums. Starp strāvu un spriegumu ir nobīdes leņķis. Leņķis nav vienāds 90 grādi, jo spūle ir aktīva pretestība. Un pieskaitam pēdējo vektoru, sprieguma kritumu kapacitīvā elementā. Tad mēs varam, tad mums nepiet no šī punkta, no punkta A, mēs zīmējam pusloku ar radiusu UC no punkta A. No punkta, un šo punktu mēs apzīmēsim kā punktu B, un no šī punkta mēs zīmējam pusloku ar radiusu U, ar barošanas spriegumu radiusu no punkta B. Un meklējam pusloku krustpunktu. Kad krustpunkts ir iegūts, mēs varam no punkta A novilkt līdz krustpunktam spriegumu UC un no punkta B novilkt spriegumu U, bārošanas spriegumu. Un tad mēs sastādījam reālai schēmai reālo vektoru diagrammu, no kura redzams, ka starp strāvu un spriegumu spūle leņķis nav vienāds 90 grādi, jo spūle ir sava aktīva pretestība.